ne jau es tikai piedāvāju, ja, ka var nākt transformēties un tā, un iziet šos procesus, es pati to daru. Un arī pati transformējos viscaur un nepārtraukti. Tāds ierauga, ja viena no manām lielām transformācijām bija, ko es gribu uzlikt. Man ir atkal kārtējo reizi fiziskais ķermenis, ne tik bieži viņi mainās, bet man ir bijušas divas lielas maiņas, viena 16. 17. gadā, kad nomainījās, un viena ir tagad pēc Grieķijas. Es gribu ar pašķirstīt pirms 2-3 mēnešiem video, un arī to es gribu pastāstīt, kā arī to var noveikt, izveikt, bet tas ir atsevišķi liels tēma. Es izmantoju ir arhetipu enerģijas, praktiskām labumam un praktiskiem dažādiem rezultātiem. Lauvas vārti nav 8. Ja? Lauvas vārti ir šis te milzīgais portāls posms no jūlija beigām. Tas ir arī saistīts ar senām Ēģiptes tradīcijām, teiksim, ar seno civilizāciju tradīcijām, ar lielo otro sauli Sīriusu. Bieži vien saka, ka šis ir laiks, kad divas saules ir pie debesīm, garīgā un tā fiziskā. Sīrius ir garīgā, ļoti augstu vibrāciju kodus dod. Koridors, aptums un koridors sākas. Aptums un koridors ir tie divi datumi, kas ir tas viens, kas sāku ņemt talkā tad, kad es jau to jūtu, kas ar mani notiek, tādas sajūtas, tādas emocionālās, fiziskās, ja, vai liela aktivitāte, vai liels nogurums, par to mēs parunāsim šobrīd. Un vienkārši tas man palīdz ne tikai izskaidrot, bet iedod instruments, kā ar to tālāk strādāt. Tā ir portāls, iekšportāla. Es esmu minējusi studijā, kad tikāmies, ja, kad daudzi lielie avoti, kurus es izmantoju, kuriem es seku, viņi minēja jau pirms vairākiem gadiem, ka 26. gadā jūlijas tas tikai būs, un to tikai mēs visi esam gaidījuši. Visi 40 minūtes garais video skatāms manā YouTube un Facebookā. Savukārt 19. augustā 9:00 vakarā būs speciāla tiešraide, un tā paliek pēc tam arhīvos pastāvīgai lietošanai. Liktenīgās izvēles algoritmi. Tās lietas, ko lietoju pati, relaksējoši, dziļi, zemapziņu pārprogrammējoši. Agrās pieteikšanās maksa līdz svētdienas 16. augusta vakaram. Programma ieraugāma manā mājaslapā un sociālos tīklos.